Labdien! Mani sauc Ligita un es adu. Jūs varat satikt mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Pagājušo reizi mēs tikāmies pirms mēneša. Oktobrs ir bijis ļoti silts, salīdzinoši sauss mēnesis. Koku lapotnēs lapas saglabājās līdz pat oktobra beigām, un tad diezgan lielā vējā šobrīd koki ir palikuši kaili, lapas ir lielākais vairums nobirušas. Oktobris, ja mēs runājam par dabas parādībām, bija manā dzīvē ļoti īpašs ar 10. oktobra ziemeļblāzmu. Pirmo reizi dzīvē es redzēju ziemeļblāzmu bez fotokameras palīdzības. Tā, ka debesis bija rozīgi lilā, balti, varbūt viegli zaļganas, un ka ziemeļblāzma bija redzama. Es beigās ielikšu bildītes no 10. oktobra ziemeļblāzmas. Šodien es valkāju Fields sweater. Šis ir Kamila Vāda apraksts, un šo džemperi es adīju no viena pavadiena Nutiden, nevērptās zviedru vilnas dzijas un viena pavadiena zīdmuhēras. Šis ir silts, bet viegls un gaisīgs džemperis. Par pabeigto. Pabeigtie darbi man ir daži. Tāds lielākais pabeigtais darbs ir Lums sweater. Es esmu pabeigusi Lums sweater džemperi. Lums sweater es adīju no divkārtīgās pācis merino dzijas, un džemperis sver 540 gramus. Džemperis adīju pašu stāvu un piedurknis uz 5 mm adatām. Piedurkņu valnīšus bija jāada uz 6 mm, bet man likās, ka tie valnīši nav pietiekoši saturīgi, ka viņi ir pārāk plati, un tādēļ es arī piedurkņu valnīšus pāradīju ar 5 mm adatām. Ļoti liels pārsteigums, negaidīts pārsteigums bija, kā dzija atvērās pēc mazgāšanas. Parasti pācis dziju es atstāju iemērktu vilnas mazgāšanas līdzeklī uz visu nakti vai reizēm pat uz diennakti, un tad pēc tam izmazgājot, lielākā daļa no vērpšanu seļām izmazgājās. Un tad, kad džemperis izžuva, tad viņam parādījās tāda pūciņa, tā kā būtu adīts ar mohēras pavadienu klāt. Tur nebija klāt zīdmuhēra likta, bet džemperim, viņš kļuva tik pūkains un tik mīksts, un es ar šo džemperu esmu ļoti apmierināta. Es jums viņu šodien nevaru parādīt, jo džemperi es adīju savam vīram, bet sanāca tā, ka man viņš uzdāvinājās manam brālēnam, jo manam brālēnam nav neviens silts vilnas džempers, un viņam viņš derēja ļoti labi, un šobrīd viņš ir nesāšanā jau viņam. Ielikšu bildes no šī džempera, joprojām notiek kopadīšana Ravelry dizainera Andrejas Ruteman grupā, tā kā līdz 15. decembrim vēl var adīt kopadīšanas ietveros. Patika šis džemperis, un iespējams adīšu vēl kādu. Tad otrs pabeigtais darbs ir šīs zeķes. Šis bija ātrs projekts. Šīs zeķes es adīju no seškārtīgas zeķu dzijas, un es adīju, jo es gribēju pamēģināt Miss Evil Knit zeķu pamācību, video pamācību, kurasok. Un izmēģināju, man šīs zeķes šķiet, ka sanāca labi, un došu lietošanā savam bērnam kā mājas zeķes. Tad vēl vienas zeķes, ko es esmu šomēnes pabeigusi, ir pavisam mazas, 26. izmēra zeķes. Šīs ir 43. izmērs. Un otrs tad ir 26. izmērs. Tās es jau šodien aizsūtīju mazajiem nesētājiem. Ielikšu bildītes, un es adīju šīs zeķes no opala četrkārtīgās zeķu dzijas atlikumiem, kas man bija neonīgi dzeltenā krāsā un pelēkā. Un adīju ar 2,25 mm adatām un uzmetu 12 valdziņus uz katras adatas. Kopā bija 48 valdziņi. Es ņēmu pēdas garumu un valdziņu skaitu pēc Regija
tabulas. Internetā ir atrodamas tādas Regija tabulas gan 8-kārtīgai, gan 6-kārtīgai, gan 4-kārtīgai zeķu dzijai. Un tas tad man ļoti palīdzēja, jo tā man pašai nav viedoklis, cik valdziņiem jābūt vai cik garai ir jābūt zeķei uz 26. pēdas izmēru. No paveiktajiem adīšanas darbiem tas ir arī viss. Par to, ko es adu. Es adu joprojām Izabeles Krēmeres Jaiden vai Jaiden džemperi. Es esmu uzadījusi apkaklīti. Es esmu uzadījusi abas piedurknes, bet ar piedurknēm man ir sanākusi problēma. Piedurknes es adīju skatoties seriālu Padomju džinsi. Un man šis seriāls likās tik spraigs un tik ļoti biju aizskatījusies, ka lai arī es skaitīju līdzi un sekoju, kurā rindā jābūt ir sādījumiem, lai sašaurinātu piedurkni, man sanāk, ka katra piedurkne atšķirās par 4 rindiņām. Un man likās, ka varbūt tā arī lai paliek, bet tad, kad mans vidējais dēls uzmērīja šo džemperi, viņš man uzreiz jautāja māmu, kāpēc ir dažādi garuma piedurknes. Un tad es saprotu, ka šim džemperim es pabeigšu stāvu, uzadīšu apakšējo valnīti un tad sapratīšu, kāpēc man atšķirās piedurknes un piedīšu kādai no piedurknēm 4 rindiņas vairāk. Šo džemperi es esmu adījusi salīdzinoši maz. Tad džemperis, ko es ik pa brīdim, nevis džemperis, bet jaka, ko es ik pa brītiņam pādu, ir Hohi Locatelli jaka La Prairie. Un es esmu rindas vidū, būs mazliet varbūt grūti parādīt. Es esmu tikusi tik tālu, tā ir priekša, un šī ir mugurpuse. Man sanāk diezgan strīpaina jaka, bet tā kā tālāk vēl būs tumši zaļa josla, tad varbūt tas strīpainums netraucēs. Dzija ļoti patīk. Dzija ir Maruma Jārns Kristīnas krāsotā dzija. Tas, ko es šajā aprakstā darīju savādāk pēc Rūtas ieteikuma, aizmugurē es uzlasīju valdziņus un turpināju adīt tā, lai raksts sakristu, jo pēc Hohi Locatelli apraksta ir tā, ka raksts nesakrīt. Tie noceltie valdziņi un bumbulīši tā kā strauji apraujās un sākās no citas vietas. Un tad vēl, ko es darīju savādāk, ir, ka es tomēr priekšu pādīju par gandrīz 2 atkārtojumiem garāku. Šeit, ja šādi saliek, būtu jābūt vienādi, bet es esmu pādījusi priekšu garāku, lai tā jaka neraujās uz augšu, lai izlīdzinātos priekšas un aizmugurs garums. Nu jā, šis ir tāds lēns projekts, kas man lēnā garā top. Un tad lielāko laiku man ir prasījis testa adījums, ko es adu Dženiferai Steingasai, un tas ir viņas jaunais džemperis Harvester ar skaistu lapiņu vai spalvu rakstu. Ar šo džemperi man iet slikti. Raksts patīk, apraksts ir jauks, bet man ir problēmas ar blīvuma noturēšanu, adot krāsu adījumu. Ir nepieciešami 20 valdziņus 10 centimetriem, un mans blīvums adot krāsaino adījumu mainās. Un, ja citiem ir nepieciešams ņemt mazākas adatas, jo ir tendence krāsaino adījumu adīt ciešāk, tad es gluži pretēji krāsaino adījumu adu ļoti brīvāk. Un man sanāk 17,2 valdziņu uz 10 centimetriem. Un līdz ar to, ja es adu 4. izmēru, es svārstījos starp 3. un 4. izlēmu adīt 4., lai džempers ir brīvāks, tad pēc izmēriem, kāds man šobrīd viņš ir sanācis, džempers atbilst 6. izmēram. Tā kā ļoti liels. Un ar 15 cm brīvumu pielaidi
man vajadzēja sanākt džemperim 106 cm krūšu apkārtmērā, tad šobrīd man ir 122. Es domāju tomēr pabeigt, atrast ģimenē kādu, kam viņš der, un līdz 18. novembrim, kad ir testa beigas, uzadīt otru džemperi, sekojot blīvumam kārtīgāk, lai 4. izmērs atbilst tiešām 4. izmēram. Tā kā šis ir tas, kas man ir paņēmis diezgan daudz adīšanas laika, un es esmu tik priecīga par dzīvu izvēli. Stāvu es adu no viena pavadiena baltas Holstgarn supersoft dzijas un viena pavadiena baltas pienbaltas zīdmuhēras, un krāsu adījumu es adu no Nutiden dzijas, no skaistas Nutiden dzijas, turot 2 pavadienos, kur pelēcīga, tumši pelēka dzija pāriet tādā zeltīgi, rudens lapu dzeltenā tonī, bet teilis sanāca ļoti, ļoti pa lielu. Tas no adījumiem šķiet par šo mēnesi ir arī viss. Un tad par ieguvumiem. Es šomēnes esmu diezgan daudz tikusi pie jaunām lietām, par ko man ir vislielākais prieks, ir šī dzija. Mūsu ģimenē dzīvo 2 Austrālijas aitu suņi, Bēla un viņas meita Džeta. Suņi, kas man nes ļoti daudz prieka dzīvē, ar ko mēs kopā dodamies staigāt. Un viņas ķemējot spalvu es krāju. Un tāpat spalvu krāja Bēles dēls Rikis, un viņš taisnību sakot bija sakrājis visvairāk vilnas, un tad šo vilnu es aizvedu uz mežiņiem, uz mini-zoo pie Valmieras, kur saimniece piedāvā vērkt suņu vilnu. Un manu suņu saķemmēto vilnu savērpa kopā ar tumši brūnas alpakas Martas vilnu, un man ir gandrīz puskilograms ļoti, ļoti mīkstas, patīkamas un arī ļoti siltas dzijas. Tas, kas man nepatīk suņu vilnā parasti, ir suņu vilnas smaka. Es nezinu, vai tāpēc, ka man tā liekas, ka tie ir mani suņi, un tāpēc man likās jau arī, ka ķemmētā vilna nesmird, un ka dzija vispār nesmird, bet šī dzija tiešām nesmird pēc suņa. Man par to ir ļoti liels prieks. Redzēs, kā būs, kad uzadīšu un kā nesāsies. Ko es no šīs dzijas adīšu? Sākotnējais plāns bija sādīt dūrainīšus savai ģimenei, bet mans lielais bērns ir izteicis vēlmi, lai es šo dziju izadu viņam džemperī. Un tad šobrīd man šķiet, ka no šīs dzijas taps džemperis. Ļoti, ļoti silts džemperis, bet redzēsim. Un šai dzijai, kas man īpaši patīk, ir, ka vietām, tur, kur ir gaišā vilna, viņa veido tādus gaišumiņus, un būs interesanti adīt. Tas ir mans lielais prieks. Un tad otra dzija, kura man ir Nutiden dzija. Man Nutiden dzija ir no Gotlandes vilnas, pelēkā krāsā nekrāsota, kas pietiek vienam džemperim, man ir puskilograms, un tad vēl dažādi nelieli krāsu atlikumiņi. Bet šī pēdējā Nutiden kolekcija bija ar tādu zaļu tonīti. Diezgan, nav tā, ka ļoti labi var redzēt toni, bet nojaust var. Sūnu zaļš ar dažādiem zaļiem un dzeltenākiem krikumiņiem iekšā, un man šo dziju gribējās. Un no šīs dzijas taps džemperis. Šāda dzija man ir 400 grami. Nutiden ir viena no manām vismīļākajām dzijām. Man patīk viņu adīt un patīk viņu nesāt. Un otra dzija ir šāda superkoša, zilgani lilā. Šāda dzija mani ļoti uzrunāja, jo man savulaik bija linu kleita līdzīgā tonī. Man tas tonis atgādina rudzupuķu krāsu, un man tā kleita ļoti patika. Un arī šī dzija man ir 400 grami, un no tās sanāks džempers. Līdz šim Nutiden es esmu adījusi vienā kārtā ar zīdmuhēru kopā, un tad šoreiz plāns ir turēt Nutiden dziju 2 kārtās un adīt džemperi no 2kārtīgas Nutiden dzijas.
Sev es domāju adīt no Melody Hoffman, vai nu Luna vai Flora džemperi, un otru es domāju adīt vīriešu džemperi no Zaļās dzijas, un es domāju, ka es ņemšu Lums Sweater un Lums Sweater nepabeigto rindu daļu, es domāju ņemt, un sadalījumu piedurkņu stāva es domāju ņemt no Petite Knit Zipper Men's Sweater, jo man tam džemperim labāk patika proporcijas starp stāvu un piedurknēm. Tā kā tie ir mani tālāki droši vien adīšanas plāni. Par ieguvumiem runājot, man ir jauna projekta somiņa, šī ar pūci. Šo adījumu somiņu uzšuva Ance, un šī somiņa ir ļoti ērta. Tajā jau dzīvo mans Harvester džempera projekts. Iekšā ir kabata ar rāvējslēdzēju, ļoti skaista odere ar monsteru un citām lapiņām, un vēl ar citām kabatiņām. Ļoti liels prieks, ka man ir tāda liela forša projekta soma. Un šobrīd šajā projekta somā tad dzīvo mans Lums Sweater. Somā ir ērti ielikt gan manu lielo zīdmohēras kūciņu, gan arī mazos Holzgarden Super Soft kamoliņus. Tātad šī ir teļa daļa, un esmu mazliet pādījusi abas piedurknes. Šāds ļoti skaists raksts. Tas, kas man vēl mazliet mulsina, adot no Nutidena, sanāk ļoti silta un blīva tā augšējā raksta daļa. Tādēļ, ka tas Nutidens veido tā kā vēl dubultu adījumu. Un, jā, kad tas džempers ir super silts tajā augšdaļā, un apakšdaļa nebūs tik silta. Kā gan vilna ar zīdmohēru kopā arī būs labi. Viena piedurkne, kur es šobrīd adu, un otra tik tālu, cik es esmu tikusi. Jā, šis ir mans testādījums. Aizmuguri paaugstina ar nepabeigtajām rindām pēc krāsainā adījuma. Tā kā šeit būs tā, ka kakla daļa aizmugurē būs augstāka nekā priekša. Nē, varbūt nemaz tik slikti nemaz neizskatās. Jāada tālāk, jāizmazgā un jāskatās, kā būs ar šo džemperi, un jāsāk adīt otra versija. Tas būtu par manu šo adīšanas mēnesi. Šajā nedēļas nogalē gaidu ļoti priecīgu lielu notikumu kopā ar savām adīšanas draudzenēm un adītājām, kuras zinu un nezinu vēl. Dosimies ar lielo autobusu 48 adītājus no Latvijas adīšanas piedzīvojumā uz Igauniju, kur mēs būsim gan Mardilāta izstādē, gan apmeklēsim alpaku fermu, gan Adelonu fabriku, gan arī būsim Hāpsalā. Bet par to pastāstīšu nākošajā reizē. Adīšanas ziņā tas būs viss. Par staigāšanu mans šis gads joprojām izskatās ļoti labi. Dēļ tā, ka februārī, martā es staigāju diezgan ļoti daudz, tad arī šobrīd mans gada vidējais soļu skaits dienā ir virs 10 000, bet oktobris nav bijis pats labākais mēnesis. Oktobrī es esmu dienā veikusi kaut kur 8700 soļus vidēji dienā, jo ir bijušas dienas ar apaugstēšanos, ar slimošanu, kad es vispār neesmu izgājusi no mājas, un tad arī, ir bijis tā, ka nav bijis 10 000 soļu mans vidējais oktobra daudzums. Bet novembrī atkal dodos staigāt. Oktobrī no tādām īpašākām pastaigām viena, ko es gribētu pieminēt, ir pastaiga, ko es cenšos noiet vairākas reizes gadā, un varu ieteikt arī jums, ja ir nepieciešams dažādot brīvdienu pastaigu maršrutu. Tas ir ar vilcienu es aizbraucu līdz Lilastes stacijai, un starp Lilasti un Gauju, starp dzelzceļa sliedēm un jūru, ir izvietoti 3 garazari, ļoti gleznaini, 3 šauri ezeri ar kāpu krastiem, ar kalniem un
un nekalniem ar salīdzinoši līdzināku reliefu, ar ļoti skaistiem skatiem. Un tas attālums ir ļoti noejams. Ar kājām es eju garazariem gar jūras puses krastu un aizeju līdz Gaujai. Un tad var doties vai nu uz vilcienu Gaujā, vai pāri Gājai tiltam, un tad uz vilcienu staciju, dzelzceļa staciju, kas ir Cernikavā. Ļoti baudāms, skaists pārgājienu maršruts, kur parasti ir salīdzinoši maz cilvēku. Tā kā šo es varētu ieteikt, un beigās ielikšu arī kādu bildi no sava pārgājiena, kur es biju devusies ar suņiem no Lilastes līdz Cernikavai. Vēl viens neliels sadīšanas projekts, ko es esmu oktobrī paveikusi, ir piedījusi garākas piedurknes kleitai. Andelē es iegādājos lietuviešu ražotāja Happy kleitu, un šai kleitai piedurknes man bija pa īsu. Man diezgan bieži piedurknes ir pārāk īsas rūpnieciski ražotam apģērbam, jo es esmu gara, 1,80 m, un šo kleitu es gribēju nesāt, tādēļ no iekšpuses es uzlasīju valdziņus un uzadīju 1x1 valnīti no Maruma Jārns pelēkas dzijas, kas man bija no 2022. Gada advents kalendāra. Esmu šo kleitu jau vilkusi, man ir ļoti ērti, ka piedurknes tagad ir garas un ļoti, ļoti skaistas. Man patīk skatīties uz to, kā dažādas krāsiņas ir noslēptas pelēkajā dzijā. Un oktobrī es esmu mazliet pašuvusi. Es šuju diezgan maz, un es neesmu ļoti pieredzējusi šūšanā, bet sašuvu virtuves dvielīšus, un virtuves dvielīšiem jaunums, ko es esmu iemācījusies, ir jauns stūrīšu veids. Šo stūrīšu veidu man iemācīja Ance. Ance atsūtīja video pamācību, kā var dabūt šādus skaistus stūrīšus, un tagad man ir muminu virtuves dvielīši šādi, un otrs veids ir ar Snorkas jaunkundzi šādi. Tā kā, jā, man ir jauni dvielīši. Un sašuvu muminu gultasveļu, sašuvu vienu muminu gultasveļu. Vēl muminu audums man ir palicis, tā kā vēl kādas muminu gultasveļas man sanāks. Un tad tāds lielākais projekts, ko es esmu uzšuvusi, ir svārki. Svārki no linu auduma, ko es esmu nesājusi jau diezgan daudz. Linu audums, ko es nopirku diezgan lielu laiku atpakaļ, vairākus gadus atpakaļ Mežrozē kā svara auduma atlikumu, maksāja zem eiro un uzšuvu svārkus. Par to man ir liels prieks. Jā, tā kā esmu godam iemēģinājusi savu jauno šujmašīnu, iegādājos super lētu šujmašīnu par 99,99 €, un esmu priecīga par šo pirkumu, jo vismaz 11 vielīšus, gultasveļu un svārkus es jau esmu ar viņu uzšuvusi. Labi, tiekamies nākošajā reizē, un lai jums adīšanas notikumiem bagāts novembris!